Mēs tās grāmatas dabūjām kopš oktobra, un kopš tā laika esam izmantojuši tikai šīs grāmatas. Mēs atlikām maliņā mūsu iepriekšējās. Varu teikt, ka bērniem ļoti patīk. Viņiem ļoti patīk rakstīt tur iekšā. Viņi jau sašvīkoja visu pilnībā grāmatu. Viņiem patīk tā sajūta, ka tas pieder viņiem, un viņi var darīt to, ko viņi vēlas. Tas, kas man patīk, ka īstenībā skolotājs pat varbūt viņš var negatavoties stundai, un viņš zinās, ka tas būs viss pēc kārtas, un viņš zina, ka tas viss notiek kronoloģiskā secībā, un varēs pat improvizēt ar tiem uzdevumiem. Šī grāmata ir piemērota dažādi uztvara veidiem. Vizuālā šeit ir ļoti daudz attēlu, kurus var apskatīties, kas bērniem ļoti patīk. Kinētiskā šeit ir arī attēli, kurus var krāsot, arī pat, ja ir garlaicīgi, dažiem bērniem patīk kaut ko švīkot, viņu pakrāsot, arī griezt, līmēt. Un tiem, kuriem vairāk dzirdes uztvere attīstīta, šeit ir ļoti daudz tekstus, kurus vienkārši var palasīt un izveidot ļoti, ļoti produktīvu diskusiju. Man liekas, ka ir labāk, jo tad mazāk vajag burtītis izmantot savējo. Jā, ir ērtāk strādāt. Es domāju, arī citām stundām varētu šādas pašas grāmatas taisīt. Palīdz, ka visi kaut kāda informācija tur ir. Un var pierakstīt klāt arī savu informāciju, ko tu atradz, kā atgādni izmantot. Ļoti ērti tad, kad var rakstīt kaut ko šajā grāmatā iekšā. Es tekstā pasvītroju kaut kādus vārdus, kurus vajag. Es noteikti varu pateikt no savas pieredzes, izmantojot šo grāmatu, ka šie teksti ir diezgan interesanti. Ja pat bērnam neinteresē tā vēsture, šeit ir tik daudz dažādi temati un tēmas. Noteikti atradīsies kaut kas, ko varēs palasīt. Un tie jautājumi īstenībā ļoti labi uztver to galveno domu, ko grib skolotājs, lai tas skolēns saprot. Un tas visi uzdevumi ved uz to sasniedzamo rezultātu. Mēs izmantojam grāmatu kā atgādnes veidošanu. Te ir dažādas lapas puses ar tabulām, un es ļauju bērniem stundas laikā aizpildīt tās tabulas, un tad pārbaudas darba laikā viņi drīkst izmantot tikai to tabulu. Un tie cilvēki, kuri nestrādāja stundas laikā, un viņiem nav aizpildīta tā tabula, tad viņiem nav tās atgādnes. Viņi no sākuma pirmo tabulu viņi tā, pa daļai pildīja, un tad, kad viņi saprata, ka to tiešām var izmantot tālāk pārbaudas darbos, tad viņi jau jautā, vai mēs drīkstēsim izmantot, kura būs tā lapas puse un tā tālāk. Šī klase ir diezgan sarežģīta ar uzvedību, un tur ir jācīnās par to disciplīnu. Un es saprotu, ka šai klasei baigi nepatīk, kā visiem rakstīt un klausīties, bet viņiem ļoti patīk kaut kādas taustāmas lietas, kaut ko darīties, aktīvi un tā tālāk. Un kaut vai šodien jūs redzējāt, ka tie cilvēki, kuri pat dažreiz nestrādā, viņi labprāt pagriez, viņi paklausās un tā tālāk, kas veicina to līdzdalību stundai. Man šķiet, ka ir vieglāk. Tas nav mans pierastais prezentācijas formāts, ko es piekopju ar citām klasēm. Bet man vismaz tas atviegloja darbu. Jā. Kaut vai tas, ka man nevajag gatavoties dažreiz. Viss gadās nepaspēja, un tad es zinu, ka es vienkārši, kurā tēmā mēs esam, un es atvēru un jā, šis ideāli sakrīt ar sasniedzamiem rezultātiem, ejam tālāk tā kā pēc plāna. Viņās var vienkārši rakstīt un darīt uzreiz tā kā vienā lielā komplektā. Godīgi sakot, man šī grāmata ļoti patika, jo tur ir visi tie attēli, kur tu varēji acīm redzēt, tev tā vieglāk saprast to. Tā kā es kādreiz pēc tā teksta citās grāmatās, citos priekšstatos ne ļoti saprotu, bet kad tie ir attēli tur parādīti, man tā jau sapratu un viss ir. Kādu pusgadu, man liekas, kāds 6 mēneši plus mīnus varētu būt. Mācību gads nebija slikts, strādājām, bija interesanti ar šādu grāmatu strādāt, mums pieredze jau un tāda nebija līdz šim bijusi, tā kā, slikti nebija katrā ziņā. Priekšskolniekiem ir noteikti ērtāks. Viņiem ir ērti, viņiem patīk, viņi kaut ko paši var rakstīt. Informācijas sameklēt, uzreiz ierakstīt blakus lapā to pašu, kas ir atrasts, un tas ir ērti neapšaubām. Skolniekam izmantojot rakstām grāmatu, galvenās priekšrocības vai iegūmi ir tie, ka viņš var sameklēt informāciju un uzreiz to blakus uzdevumā ierakstīt. Viņam nav, kā teikt, jākrāmējās ar kladi. Otrs, tas, ka tā grāmatas plus ir tas, ka viss ir vienkops. Kad nav variants, kad ir grāmata un klada, un piemēram klada kaut kur, tad viņš aizmirst mājās, tad viņš kaut kas nav līdzi, tas viss vienā komplektā vienmēr ir līdzi, un viņam ir ērti strādāt no praktiskās puses šādu formātu.
Tā galvenā atšķirība ir tā, ka izmantojot šo te rakstām grāmatu skolotājiem izsaka, ka mazāk jādara. Viņam nav tik daudz jāstāsta, tā informācija šeit ir tāda, ka tas skolnieks pats vairāk strādā. Ja, piemēram, izmantojot kaut kādu citu grāmatu, kur ir teksts, tam skolotājiem, man kā skolotājiem vairāk jādomā kādu uzdevumu, ko tam skolniekam izdarīt. Šeit ir, tā kā ir priekšā, viņam ir jau gatava uzdevuma un skolotājiem savziņā mazāk darbs. Jā, man arī patikās ļoti grāmata, un grāmatā bija teksts, ko es varēju pat arī droši ar marķieru apvilkt, kas ļoti bija svarīgs. Un, jo grāmatu var izmantot kā darbūrtnīcu mācību grāmatu un arī kā, protams, pazīmēt, ko tu vari šities starpbrīžos pazīmēt un, protams, arī pamācīties pie reizes. Un, jā, man ļoti patikās, attēli bija ļoti daudz un bija skatīties, saprast. Es ieteiktu jums visiem šo grāmatu nopirkt un mācīties, jo kādreiz, kad es bez šīm grāmatām mācījos, man bija 5, 6, un tagad, kad es sāku mācīties, man ir 8, 9. Un tas ir ļoti labi. Paldies!